klīnika Headline pavisam nesen atzīmēja savu 15 gadu jubileju, un gadu laikā ir izveidojusi tradīciju ik pēc 5 pastāvēšanas gadiem šo notikumu atzīmēt ar apmācību vai zinātnisku konferenci, kas ne tikai ļauj dalīties pieredzē un jaunākajās zināšanās, bet arī veicina profesionālu sadarbību ar vietējiem un starptautiskiem kolēģiem. Šajā reizē klīnikā viesojās nozīmīgi viesi. Starp tiem bija Ukrainas galvenais ausu, kakla un deguna ārsts jeb otolaringologs Vasils Popovičs. 10 years ago in Ukraine. Pirms 10 gadiem Ukrainā tika izveidots jauns izglītojošs un zinātnisks projekts – ikdienā balstīta medicīnas skola. Šis projekts ir pēcdiploma izglītība otolaringoloģijai un citām medicīnas specialitātēm, un šodien šeit mācās vairāk nekā 20 000 ārstu. Viena no mūsu darbības galvenajām jomām ir zināšana apmaiņa ar kolēģiem dažādās valstīs, kā arī viņu pieredzes izzināšana, lai pilnveidotu mūsu projektu. Tāpēc ir loģiski, ka šobrīd atrodamies Headline klīnikā mana drauga Kaspara Pekša vadībā. Es uzskatu, ka šodien mums ir lieliski iespēja apgūt viņu pieredzi un dalīties ar savu. Tas ir ļoti svarīgi, jo Ukraina virzās uz Eiropas Savienību. Tādēļ šīs valsts pieredze mums ir īpaši nozīmīga. Starptautisku ekspertu atbraukšana vienmēr ļauj uz sevi paskatīties no malas. Proti, tad, kad tu esi viens pats, tu vienmēr sev liecies vislabākais. Tā vajadzētu būt, ambīcijām ir jābūt. Tā pašā laikā cilvēki no malas atbraukuši ar savām zināšanām, ar savu draudzīgo pienesumu, bieži vien iedod skatu uz savu darbību citādi. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi, un par to mēs esam ļoti priecīgi. Un tāpēc šodien pie mums klīnikā notiks konference visu dienu, kurā piedalīsies visa mūsu komanda. Tas ir ārsti, medmāsas, piedalīsies mūsu skolnieki, proti jaunie ārstu rezidenti un pat daži studenti. Konferencē piedalījās arī pārstāvji no Vācijas zāļu ražošanas uzņēmuma Bionorika. Ar Bionoriku vispār mūsu klīnika ir draudzīgā sadarbībā no pirmās dienas, jo tieši Bionorikas filozofija sakrīt ar mūsējo, tikai viņi organizē zāļu un vairāk tādu medikamentu ārstniecību, ar ko arī mēs nodarbojamies. Un šī ārstniecības filozofija ir ārstēt cilvēkus maksimāli efektīvi, tai pašā laikā minimizējot jebkādas ārstēšanas riskus. Gadu desmitiem cīnoties par to, ka nekaitīgai terapijai būtu jābūt arī efektīvai, to viņi ir panākuši un izcīnījuši, un tas ļoti sakrīt arī ar mūsu klīnikas filozofiju. Ārstēt pacientus efektīvi, bet maz traumatiskā, maz invazīvā veidā, tostarp ķirurģiski. Arī es vēlos pateikties Vācijas uzņēmumam Bionorika, kas sniedz lielu atbalstu šī projekta organizēšanā. Pateicoties viņiem, es varu satikt savus draugus un kolēģus Rīgā. Mūsdienās joprojām ir diezgan daudz ausu, kakla un deguna slimību, kur ārstēšanai nepieciešama ķirurģija. Tomēr, pateicoties Bionorika medikamentu efektivitātei un ārstiem, kuriem ir padziļināta izpratne par medikamentu lietošanu agrīnās slimības stadijās, pacientu skaits, kur slimības ir ielgušas un kuriem nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās, kļūst aizvien mazāks. Es strādāju otolaringoloģijā 30 gadus, un jūs nevarat iedomāties, kāds ir bijis tas attīstības lēciens. Bet pirmkārt attīstības lēciens ir ārstnieciskā filozofijā, domāšanā, tieši tās minimāli invazīvākas ārstēšanas virzienā. Jo tā kā mēs šobrīd ārstējam savus pacientus, ieskaitot ķirurģiski, kad pat pēc ļoti apjomīgas un komplicētas operācijas pacients aizbrauc mājās operācijas dienā, tā manas karjeras sākumā pacients ārstējās slimnīcā un gulēja slimnīcā 3 nedēļas. Ir daudz mazāk griezienu, ir daudz mazāk operācijas izraisītu traumu pacienta ķermenim, un ārstēšanas efektivitāte ir daudz augstāka. Ir skaidrs, ka mūža izglītība medicīnā ir obligāta. Turklāt, ja ir medikamenti, kas nekaitīgi ārstē slimības un pierādīti samazina slimības smagumu un ārstēšanas ilgumu, nav neviena argumenta, lai tos neizmantotu. Tāpēc ir ļoti svarīgi ne tikai izglītot ārstus, bet arī farmaceitus un sabiedrību kopumā.